Andu kalnu grēdas. 10. nodaļa. 37. paralēle. Nedēļu pēc tam, kad ceļinieki bija atstājuši aiz muguras Pilāras ragu, Dunkans ar pilnu tvaiku iebrauca Talkavāno līcī. Lieliskā 12 jūdžu garā un 9 jūdzes platā limānā. Laiks pieturējās brīnišķīgs. Šai apvidū no novembra līdz martam pie debesīm nav redzams neviens mākonītis. Un visgarām Andu kalnu grēdas aizsargātajiem krastiem nemainīgi pūš dienvidu vējš. Izpildīdams Lorda Glenervēna norādījumu, Džons Mengls kuģoja cieši gar Čiloe arhipelāga krastiem un neskaitāmām citām Amerikas kontinenta drumslām. Kāda vraka palieka, salauzts masts vai cilvēka rokas apstrādāts koka gabals varēja norādīt uz avārijas pēdām, taču nekas nebija redzams, un jahta, turpinādama savu ceļu, izmeta ankuru Talkavāno ostā pēc 42 dienām, kopš bija atstājusi Klaidas līča miglainos ūdeņus. Glenervens tūdaļ lika nolaist laivu un kopā ar Paganelu izkāpa krastā pie Pāļu mola. Augsti mācītais ģeogrāfs, izmantodams gadījumu, gribēja likt lietā spāņu valodu, kuru bija tik uzcītīgi mācījies, taču iezemieši viņam par lielu pārsteigumu neko nesaprata. Vainīga droši vien mana sliktā izruna, viņš noteica. Ejam uz muitnīcu, Glenervens ierosināja. Tur, ar dažu angļu vārdu un izteiksmīgu žestu palīdzību, viņiem paskaidroja, ka angļu konsuls dzīvo Konsepsjonā. Līdz turienei bija stundas brauciens. Glenervens viegli sameklēja 2 labus zirgus, un drīz vien viņi abi ar Paganelu iejāja lielā pilsētā, par kuras eksistenci jāpateicas brāļu Pizarro kompaņona drošsirdīgā Valdivijas uzņēmībai. Cik ļoti nobālējis bija kādreizējais pilsētas spožums, vairāk kārt iezemiešu izlaupīta, 1819. gadā nodedzināta, izpostīta un sagrauta, Konsepsjona bija ļāvusi sevi apēnot kaimiņu pilsētai Talkavāno, un ugunsgrēku nomelnojušos mūros mita vairs tikai kādi 8000 iedzīvotāju. Laisko pilsētnieku reti mīdītās ielas pamazām pārvērtās par prērijām, nekādas tirzniecības, nekādas rosības. Uz katra balkona skanēja mandolīna, caur logu žalūzijām gurdi plūda tvīksmīgas dziesmas. Kādreizējā vīru pilsēta bija pārvērtusies par sieviešu un bērnu ciematu. Glenervens neizrādīja nekādu lielu vēlēšanos izdibināt šā pagrimuma cēloņus, lai gan Žakam Paganelam gribējās par to parunāt. Nezaudēdams nemirkli, Glenervens devās pie Britānijas karaliskās augstības konsulā Bentoka. Šis cienījamais kungs viņus uzņēma ļoti laipni un uzzinājis kapteiņa Granta bēdu stāstu, apsolījās ievākt ziņas visā piekrastē. Nekas neliecināja par to, ka 37. paralēles tūmā pie Čīles vai Araukānijas krastiem būtu avarējis 3-mastu burenieks Britānija. Nekādu ziņojumu par tam līdzīgu atgadījumu nebija saņēmis nec Bentoks, nec viņa kolēģi, citu valstu konsuli. Glenervens tomēr nezaudēja dūšu. Viņš atgriezās Talkavāno un, netaupīdams ne pūles, ne naudu, izsūtīja pa visu piekrasti aģentus. Visi meklējumi bija veltīgi. Pat visrūpīgākā piekrastes iedzīvotāju aptauja nedeva nekādus rezultātus.
Pēc Britānijas katastrofas šķiet nebija palikušas nekādas pēdas. Kad Glenervens pavēstīja saviem ceļabiedriem par neveiksmīgajiem meklējumiem, Mērija Granta un viņas brālis nejaudāja apslēpt savas bēdas. Bija pagājušas jau 6 dienas kopš Dunkana ierašanās Talkavāno, pasažieri bija sapulcējušies kopkajītē, Lēdija Helēna nevis ar vārdiem, ko gan viņa varēja teikt, bet ar glāstiem mierināja abus kapteiņa Granta bērnus. Žaks Paganels atkal bija sadabūjis dokumentu un pētīja to ar vislielāko rūpību, it kā gribēdams izvilināt no tā jaunus noslēpumus. Kad viņš tā bija nodarbojies jau veselu stundu, Glenervens viņu pēkšņi uzrunāja. Paganel, es paļaujos uz jūsu aso prātu. Vai dokuments nav iztulkots aplam? Vai rekonstruētie teikumi neskan neloģiski? Paganels neko neatbildēja. Viņš domāja. Vai tiešām mūsu apsvērumi par katastrofas vietu būtu maldīgi? Glenervens turpināja. Vai tad vārds Patagonija neduras acīs pat vispaviršākajam vērotājam? Paganels joprojām klusēja. Un beidzot, Glenervens piebilda. Vai tad vārds indiāņi neliecina, ka mums ir taisnība? Protams, Makneps atsaucās. Vai tad nav pilnīgi skaidrs, ka avārijā cietušajiem, tai brīdī, kad viņi rakstīja šīs rindas, draudēja briesmas nokļūt indiāņu gūstā? Atļausit jūs pārtraukt, dārgais lord, Paganels beidzot ierunājās. Pārējie jūsu secinājumi iespējams ir pareizi, taču pēdējais, manuprāt, nav pamatots. Ko jūs gribat ar to sacīt? Lēdija Helēna jautāja ģeogrāfam, kuram bija pievērsti visu klātesošo skatieni. Es gribu sacīt, Paganels uzsvēra katru vārdu, ka pat labam kapteinis Grants atrodas indiāņu gūstā, un atļaujos piebilst, ka dokuments šai ziņā nerada nekādas šaubas. Paskaidrojiet lūdzu tuvāk, Paganela kungs, Miss Granta palūdza. Nekas nav vieglāk izdarams, mīļā Mērija. Nelasiet dokumentā sagūstīts, bet lasiet sagūstījuši, un viss kļūs skaidrs. Tas nav iespējams, Glenervens iesaucās, nav iespējams. Bet kāpēc, godātais draugs? Paganels smaidīdams jautāja. Tāpēc, ka pudeli varēja iemest jūrā vienīgi pēc tam, kad kuģis bija uzskrējis virsū klintīm. Pamatojoties uz to, mēs secinājām, ka dokumentā minētie garuma un platuma grādi attiecas tieši uz katastrofas vietu. Tās vēl neko nepierāda, Paganels satrauca. Es neredzu iemesla, kāpēc avārijā cietušie, pēc tam, kad indiāņi viņus bija aizveduši kontinenta iekšienē, nevarētu mēģināt ar tās pašas pudeles palīdzību paziņot par savu gūstniecības vietu. Iemesls, dārgo Paganeli, ir gaužām vienkāršs. Lai iemestu pudeli jūrā, jāatrodas vismaz jūras krastā, vai arī pie upes, kas ietek jūrā, Paganels atteica. Pēc šīs negaidītās atbildes, kura tomēr neizteica neko neiespējamu, iestājās pārsteiguma pilns klusums. Pēc savu klausītāju mirdzošajām acīm Paganels saprata, kā visu sirdīs uzausušas jaunas cerības. Pirmā atguvās Lēdija Helēna. Kāda ideja viņa iesaucās? Kāda laba ideja!
Ģeogrāfs naivi piemetināja. Ko tad jūs iesakāt? Glenervens jautāja. Es iesaku uzmeklēt vietu, kur 37. paralele sastopas ar Amerikas krastu un nenovirzoties pat ne par pusgrādu, doties pa šo paraleli cauri visam kontinentam līdz punktam, kurā tā iesniedzas Atlantijas okeānā. Iespējams, ka šai pārgājienā mēs atradīsim katastrofā cietušos Britānijas ļaudis. Maz izredzu, majors piemetināja. Lai arī cik maz būtu izredzu, Paganels iebilda. Mums tomēr jādara viss iespējamais. Ja man ir taisnība un pudeli patiesi aiznesusi jūrā kādu no kontinenta upēm, mēs noteikti nonāksim gūstekņiem uz pēdām. Ielūkojieties, draugi, ielūkojieties šai zemes kartē, un jūs pārliecināsieties par mana plāna pareizību. To sacīdams Paganels izklāja uz galda Čīles un Argentīnas provinču karti. Skatieties, viņš teica, sekojiet man līdzi, pastaigā pa Amerikas kontinentu. Pāriesim pāri šaurajai Čīles joslai. Pārāpsimies pāri Andu kordiljeriem. Nokāpsim lejā Pampas, vai šajā apvidū trūkst lielu un mazu upju. Nekas tam līdzīgs. Lūk, Rio Negro un Rio Colorado ar daudzajām pietekām. Visas šīs upes šķērso 37. platuma grāds, un visas tās varēja aiznest jūrā pudelī ar dokumentu. Varbūt kādā nometnieku ciltī, pie kādas maz pazīstamas upes, kādā Sierras aizā savu brīnumaino atpestīšanu gaida tie, kurus mums ir tiesības saukt par saviem draugiem. Vai mēs drīkstam pievilt viņu cerības? Vai tad jūs visi neesat ar mieru šķērsot šīs zemes, stingri pieturoties pie līnijas, kuru mans pirksts pat laban velk uz kartes? Ja par spīti paredzējumiem es šoreiz būtu maldījies, vai mūsu pienākums nav izsekot 37. paralēli līdz galam un apbraukt pa to apkārt visai zemeslodei, ja tas ir nepieciešams avarējušo jūrnieku glābšanai? Šie pašaizliedzīgie vārdi, kurus Paganels izteica ar patiesu aizgrābtību, atstāja uz klausītājiem dziļu iespaidu. Visi piecēlās un spieda ģeogrāfam roku. Jā, mans tēvs ir tur, Roberts Grants iesaucās un ar acīm vai aprīdams karti. Un mēs viņu tur atradīsim, manu zēnu, Glenervens paziņoja. Nekas nevar būt loģiskāks par mūsu drauga Paganela sniegto dokumenta tulkojumu. Un mums bez svārstīšanās jādodas pa viņa nosprausto ceļu. Kapteini Grantu sagūstījusi vai nu kāda liela indiāņu cilts, vai arī viņš kritis kādas niecīgas cilts rokās. Otrajā gadījumā mēs atbrīvojam viņu paši. Pirmajā gadījumā, noskaidrojuši visus apstākļus, mēs atgriežamies uz Dunkana austrumu piekrastē, aizbraucam uz Buenos Airesu, kur majors Makneps noorganizēs tādu karapulku, kas tiks galā ar visiem Argentīnas provinču indiāņiem. Pareizi jūsu augstība Džons Mengls iesaucās. Turklāt varu piebilst, ka šis ceļojums pa Amerikas kontinentu nav bīstams. Nec bīstams, nec nogurdinošs, Paganels apliecināja. Daudzi ceļotāji to jau veikuši, kaut arī viņi nebija tik labi apgādāti kā mēs, un viņus neiedvesmoja tik cildens mērķis. Vai 1782. gadā Vasilio Vilarmo neaizkļuva?
no Karmenes līdz Kordiljieriem. Vai 1806. gadā čīlietis, Koncepcionas provinces tiesnesis Dons Luis de la Cruz izjājis no Antuko un virzīdamies tieši pa 37. platuma grādu nav pārkļuvis pāri Andiem un pēc 40 dienām sasniedzis Buenos Airesu. Un beidzot, pulkvedis Garcia, Alcides de Orbiņī un mans cienījamais kolēģis doktors Martēns de Musī, vai viņi nav pārstaigājuši šo zemi, krustām šķērsām, paveikdami zinātnes labā to pašu, ko mēs gatavojamies darīt cilvēcības labā? Paganela kungs. Mērija Granta iesaucās aiz saviļņojuma trīcošā balsī, kā lai pateicas jums par pašaizliedzību, kas saistīta ar tik lielām briesmām. Briesmām, Paganels atrauca. Kurš minēja vārdu briesmas? Es ne, atsaucās Roberts Grants ar apņēmības pilnu mirdzošu skatienu. Briesmas, Paganels turpināja. Vai šeit tādas vispār pastāv, turklāt par ko mēs runājam? Par kaut kādiem 350 lie, jo mēs virzīsimies pa taisnu līniju, par ceļojumu tādos pašos platuma grādos, kādos zemeslodes ziemeļu puslodē atrodas Spānija, Sicīlija, Grieķija, un tā tad apmēram tādos pašos klimatiskajos apstākļos, un beidzot par ceļojumu, kas prasīs tikai nepilnu mēnesi. Tā taču ir pastaiga. Paganela kungs, Lēdija Helēna iejautājās, tātad jūs domājat, ka indiāņi būs saudzējuši avarējušo kuģinieku dzīvības? Protams, kundze. Indiāņi taču nav cilvēkēdājīti nemaz. Kāds no maniem tautiešiem, ar kuru kopā darbojos geogrāfijas biedrībā, Gināra kungs, 3 gadus nodzīvoja Pampās indiāņu gūstā. Tiesa, viņš daudz pārcieta, ar viņu slikti apgājās, taču galu galā viņš izturēja šo pārbaudījumu. Eiropietis šai zemē tiek uzskatīts par derīgu radījumu. Indiāņi apzinās eiropieša vērtību un aprūpē viņu kā visdārgāko mājlopu. Tādā gadījumā mēs nedrīkstam ilgāk kavēties, Glenervens paziņoja. Mums tūlīt jādodas ceļā. Kāds būs mūsu maršruts? Ceļojums būs viegls un patīkams, Paganels atbildēja. Sākumā ceļš vīsies kādu gabalu pa kalniem, pēc tam pa lēzeno Andu austrumu nogāzi un beidzot pa zālainu līdzenumu, vārdu sakot īstu dārzu. Paraudzīsimies kartē, majors ierosināja. Te tas ir, dārgais Makneb. Vispirms Čīles piekrastē starp Rūmena zemesrāgu un Karnero līci atradīsim 37. paralēli. Izgājuši cauri Araukānijas galvaspilsētai, mēs šķērsosim Kordiljierus pa Antuko kalnu pārēju, atstādami vulkānu dienvidu pusē. Pēc tam, dodoties lejup pa lēzenajām kalnu nogāzēm un pārceļoties pāri Neukemai un Rio Colorado, sasniegsim Pampas, Salinas ezeru, Gvamīnī, upi, Tapalkvēnas sieru, turpat būs arī Buenos Aireses provinces robeža. Pārkāpuši tai pāri, uzkāpsim Tandilas sierā un turpināsim meklējumus līdz pat Medāno zemes ragam Atlantijas okeāna piekrastē. Klāstīdams ekspedīcijas maršrutu, Paganels pat nepapūlējās ieskatīties uz galda izklātajā kartē, jo viņam nebija nekādas vajadzības to darīt. Apbrīnojamā atmiņa balstīdamās uz Fresie de Molīnas,
Humbolta, Mjera un Dorbīņī darbiem nevarēja viņu nec pievilt, nec iedzīt strupceļā. Ticis galā ar šo ģeogrāfisko uzskaitījumu, Paganels piebilda. Tātad, dārgie draugi, mūsu ceļš nemet nekādus līkumus. Mēs noiesim tos 30 dienās un sasniegsim austrumu piekrasti, iespējams pat ātrāk par Dunkanu, kuru var aizskavēt rietumu vēji. Tātad Dunkanam vajadzēs kreisēt starp Korientes un San Antonio zemesragiem, Džons Mengls vaicāja. Tieši tā. Kādam pēc jūsu domām vajadzētu būt ekspedīcijas personāla sastāvam? Glenervensi pajautāja. Pēc iespējas mazākam. Mūsu uzdevums ir tikai noskaidrot kapteiņa Granta atrašanās vietu, nevis ielaisties kaujā ar indiāņiem. Manuprāt, ekspedīcijas sastāvā varētu ietilpt mūsu vadītājs lords Glenervens, tad vēl majors, kas nevienam negribēs atdot savu vietu, jūsu padevīgais kalps Žaks Paganels. Un es, jaunais Grants iesaucās. Robert, Merija viņu aprāja. Kāpēc gan ne? Paganels atbalstīja Robertu. Ceļojumi jaunatni izglīto un norūda. Tā tad mēs 4 un 3 Dunkana matroži. Kāda tā? Džons Mengls pievērsās lordam Glenervenam. Vai jūsu augstība nevēlas mani ieskaitīt ekspedīcijas sastāvā? Dārgais Džon, Glenervens atbildēja, mēs taču atstājam uz jahtas pasažieres. Tas ir mūsu dārgāko dārgumu. Kurš gan cits rūpēsies par viņām, ja ne uzticamais Dunkana kapteinis? Tad mēs nevarēsim doties kopā ar jums? Lēdija Helēna vaicāja, un viņas acis aizplīvuroja skumjas. Mīļā Helēna, Glenervens atbildēja, mūsu ceļojuma temps būs ārkārtīgi straujš. Mēs nešķirsimies uz ilgu laiku. Un, jā, draugs, es saprotu, Lēdija Helēna sacīja, dodieties ceļā un lai jums labi veicas. Turklāt tas nav nekāds ceļojums, Paganels pavēstīja. Kas tad? Lēdija Helēna noprasīja. Tikai pārgājiens, nekas vairāk. Mēs iziesim cauri šai zemei, kā krietni ļaudis nostaigās savu ceļu šai pasaulē, darīdami iespējami vairāk laba. Tāda ir mūsu devīze. Ar šādiem vārdiem Paganels beidza diskusiju, ja vien par diskusiju var nosaukt pārunas, kurās visi dalībnieki ir vienis prātis. Gatavošanās ekspedīcijai sākās tai pašā dienā. Viss tika darīts stingrā slepenībā, lai nepiesaistītu indiāņu uzmanību. Izbraukšana bija nolikta uz 14. oktobri, tad pienāca brīdis izraudzīties ekspedīcijai matrožus, savus pakalpojumus piedāvāja itin visi, un Glenervenam atlika vienīgi izvēlēties. Lai neapbēdinātu nevienu no šiem brašajiem puišiem, viņš nolēma ķerties pie lozēšanas. Laimīgās lozes krita kapteiņa palīgam Tomam Ostinam, spēka vīram Vilsonam un Milredijam, kas varētu mēroties boksā ar pašu Tomu Sajersu, slaveno Londonas bokseri. Glenervens rosīgi piedalījās sagatavošanās darbos, viņš gribēja, lai noliktajā dienā viss būtu gatavs un panāca to. Tikpat enerģiski rīkojās arī Džons Mengls, papildinādams ogļu krājumus, lai nekavējoties varētu atkal iziet jūrā. Viņš cerēja nokļūt Argentīnas piekrastē pirms sauszemes ceļotājiem. Tādējādi starp Glenervenu un jauno kapteini norisa īsa sāncensība, kas nāca par labu kopējam pasākumam. Un tiešām 14. oktobrī
Paredzētajā laikā visi bija sagatavojušies ceļam. Tuvojoties šķiršanās brīdim, jahtas pasažieri sapulcējās kopkaijītē, Dunkans, kuru katru mirkli grasījās pacelt ankuru, un kuģa skrūve jau kūla Talkavāno līča dzidros ūdeņus. Glenervens, Paganels, Makneps, Roberts Grants, Toms Ostins, Vilsons un Milredijs, bruņojušies ar karabīnēm un koltiem, posās atstāt jahtu. Pavadoņi un mūļi viņus gaidīja pie pāļu mola. Ir laiks, Lords Edvards beidzot sacīja. Dodies ceļā, mīļais, Lēdija Helēna atbildēja, apvaldīdama satraukumu. Lords Glenervens piekļāva viņu pie krūtīm, bet Roberts metās ap kaklu Mērijai Grantai. Bet tagad, dārgie draugi, Žaks Paganels sacīja, pēdējo reizi paspiedīsim citam roku, tik cieši, lai sajustu šo spiedienu līdz pat Atlantijas okeāna krastiem. Paganels prasīja pārāk daudz, un tomēr apskāvieni bija tik dedzīgi, ka cienījamā zinātnieka vēlējums šķiet varēja arī piepildīties. Visi uzkāpa uz klāja, un 7 ekspedīcijas dalībnieki atstāja Dunkanu, kad viņi jau atradās uz mola, jahta manervēdama pievirzījās krastam tuvāk pa pusi kabeļtauvas. Lēdija Helēna no klāja augstumiem pēdējo reizi sauca. Lai Dievs jums palīdz, mīļie draugi! Viņš palīdzēs mums, kundze, Žaks Paganels atsaucās. Varat man ticēt, jo mēs palīdzēsim paši sev. Pilnu tvaiku! Džons Mengls uzsauca mehāniķim. Aiziet, Lords Glenervens atsaucās. Tai pašā brīdī, kad sauszemes ceļinieki pievilkuši pavadas aizauļoja pa piekrastes ceļu, Dunkans spēcīgās skrūves zīts pilnā gaitā izgāja atklātā okeānā. Vienpadsmitā nodaļa – Cauri Čīlei. Par ekspedīcijas pavadoņiem Glenervens bija nolīdzis 4 iezemiešus, 3 vīriešus un 1 zēnu, mūļu īpašnieks 3 vīriešus un 1 zēnu. Mūļu īpašnieks bija kāds anglis, kas dzīvoja šai zemē jau 20 gadus. Viņš iznomāja mūļus un vadīja ceļiniekus pāri Kordiljeru pārējām. Pēc tam viņš uzticēja ceļotājus kādam Bakeāno, argentīniešu pavadonim, kas labi pazina ceļus pampās. Šis anglis mūļu un indiāņu sabiedrībā vēl nebija tik ļoti aizmirsis mātes valodu, lai nevarētu saprasties ar ceļiniekiem. Glenervens tagad varēja vieglāk izteikt savus vēlējumus un pārbaudīt rīkojumu izpildi. Šo iespēju viņš nekavējās izmantot, jo Žaku Paganelu, lai kā viņš centās, vēl ar vienu nesaprata. Mūļu īpašniekam, šejienes čīliešu izloksnē Katapasam, palīgos bija 2 iezemiešu peoni un 12 gadus vecs zēns. Peoni uzraudzīja ar ekspedīcijas bagāžu apkrautos mūļus, bet zēns veda pavadā Madrinu ar zvārgulīšiem un zvaniņiem apkārtu ķēvīti, kas gāja pa priekšu un itin kā vilka sev līdz 10 mūļus. Uz 7 no tiem jāja mūsu ceļinieki, uz 8.
katapas. Pārējie 2 nesa pārtikas krājumus un dažus audumu baķus, kas bija paredzēti līdzenuma virsaišu kaciku labvēlības iemantošanai. Peoni kā parasti gāja kājām. Ceļojumam cauri Dienvidamerikai šķiet vajadzēja noritēt vislabvēlīgākajos apstākļos, tik labi drošības, kā arī ātruma ziņā. Pārkļūt pāri Andu kalnu grēdai nav nemaz tik vienkārši. Šādā ceļojumā labāk nemaz nedoties bez izturīgiem mūļiem, no kuriem vērtīgākie nāk no Argentīnas. Šie lieliskie dzīvnieki šai zemē ieguvuši īpašības, kādas sākotnējai sugai nemaz nepiemita. Viņi ir ļoti pieticīgi barības ziņā, dzer tikai vienreiz dienā, gluži viegli noiet 10 lie 8 stundās un nekur nēdami panes 14 arobu smagu nastu. Visā ceļā no viena okeāna līdz otram nav nevienas iebraucamās vietas. Ceļinieku parastā pārtika ir kaltēta gaļa, rīsi ar papriku un medījumi, ja pat ceļam laimējas ko nošaut. Kalnos dzeramo ūdeni ņem no tecēm, bet līdzenumā no strautiem un urgām, piepilinot ūdenim klāt dažas lāses ruma, kurš ikvienam ceļiniekam glabājas vērša ragā, ko sauc par čiflu. Starp citu, alkoholiskie dzērieni šais apgabalos jālieto ļoti mazās devās, jo cilvēku nervu sistēma jau tāpat atrodas uzbudinātā stāvoklī. Labā guļvieta ir vietējie segli rekado. Šos seglus, kas pagatavoti no pelioniem, aunādām, kurām viena puse ir ģērēta, bet otra ar vilnu klāta, nostiprina uz mūļa muguras ar 2 platām, krāšņīs šūtām jostām. Ietinies šais siltajās segās, ceļinieks guļ saldu miegu par spīti miklajām un vēsajām naktīm. Glenervens, kā jau cilvēks, kas daudz ceļojis un radis pielāgoties dažādu zemju parašām, bija iegādājies sev un pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem čīliešu apģērbu. Paganels un Roberts, viens liels, otrs mazs bērns, nevarēja vien rimties aiz sajūsmas, kad uzmauca galvā nacionālo pončo. Platu vilnas seģeni ar caurumu vidū, bet kājās uzāva zābakus no kumeļa pakaļkāju ādas. Un cik grezni izskatījās viņu mūļi ar arābu laužņiem mutē, ar garām pītām pavadām, kas vienlaikus noderēja par pātagām un metāla kalumiem izrotātiem iemauktiem. Pie segliem karājās alforjas, koša audekla dubultmaisi, kuros glabājās pārtika vienai dienai, kamēr mūžam izklaidīgais Paganels trausās seglos, izgreznotais lopiņš tikko neaplaimoja viņu ar 3-4 spērieniem. Ar neiztrūkstošu tālskati pār plecu, ticis beidzot seglos un ar kājām atspēries kāpšļos, zinātnieks pilnīgi paļāvās uz sava lopiņa prāta spējām, un viņam tas nebija jānožēlo. Turpretī Roberts jau pašā sākumā parādīja izcilas jātnieka dotības. Ekspedīcija devās ceļā. Laiks bija brīnišķīgs, lai gan pie cidrējām debesīm neredzēja neviena mākonīša, saules svelme nebija jūtama, jo pūta spirdzinošs jūras vējš. Karavāna straujā solī virzījās uz dienvidiem, pa Talkavāno līča līkumotajiem krastiem, lai pēc 30 jūdzēm sasniegtu 37. paralēli. Pirmo dienu ceļinieki cītīgi jāja pa izžuvušajiem niedrājiem, nepārmīdami gandrīz ne vārda. Pārāk dzīvi atmiņā tēlojās nesenā atvadīšanās. Pie apvāršņa vēl varēja redzēt Dunkana gaišos dūmus,
Visi klusēja, vienīgi Paganels nerimās. Uzcītīgais ģeogrāfs uzdeva jautājumus spāniski un pats sev atbildēja šai jaunapgūstamajā valodā. Arī Katapas nebija diez cik runīgs. Turklāt pļāpību neveicināja arī viņa profesija. Ar saviem palīgiem viņš tikai retumi spārmīja kādu vārdu. Abi peoni bija sava amata meistari un lieliski zināja, kas viņiem darāms. Ja kāds no mūļiem apstājās, viņi to uzmudināja ar spalgiem uzsaucieniem. Ja tas nelīdzēja, lopiņa stūrgalvību uzveica veiklas rokas mests akmens. Kad atgāja vaļā seglu josta vai noslīdēja iemaukti, peons novilka savu pončo un apsedzis ar to mūļa galvu, ātri izlaboja vainu, pēc tam mūlis atkal soļoja tālāk. Mūļu dzinēji raduši doties ceļā tūlīt pēc brokastīm, 8:00 no rīta un iet līdz pat 4:00 vakarā, kad jāpošas naktsguļai. Glenervens piemērojās šim paradumam, kad pēc Katapas ieskatiem bija pienācis laiks uzmeklēt apmešanās vietu. Ceļinieki jādami gar viļņu apskaloto okeāna krastu, pašreiz tuvojās Arauko pilsētai, kas atradās līča dienvidu malā. No šejienes līdz Karnero līcim, kur sākas 37. paralēle, vēl bija jāiet apmēram 20 jūdzes rietumu virzienā. Glenervena aģenti jau bija pārmeklējuši šo piekrastes rajonu, neatrastami nekādas katastrofas pēdas. Tāpēc tika nolemts tālākos meklējumus sākt ar Arauko pilsētu, no kurienes ekspedīcijas maršruts stiepās taisnā līnijā uz austrumiem. Ceļinieku pulciņš iejāja pilsētā un nolēma pārlaist nakti kādas iebraucamās vietas pagalmā, jo telpās tāpat nebija nekādu ērtību. Arauko ir Araukānijas galvaspilsēta. Šīs valsts teritorijas stiepjas apmēram 150 lijē garumā un 30 lijē platumā. To apdzīvo un spēcīgā Moluču cilts ir vienīgā cilts abās Amerikās, kura nekad nav pakļāvusies svežzemnieku kundzībai. Tiesa, Arauko kādreiz bija piederējusi Spāņiem, taču tauta viņiem nav pakļāvusies. Tā pretojās iebrucējiem tikpat spīvi, kā pat labam pretojas Čīles tīkojumiem. Un Araukānijas neatkarības karoks, balta zvaigzne debes zilā laukā, joprojām plīvo pār pilsētu virs cietokšņa vaļņiem. Kamēr tika gatavotas vakariņas, Glenervens, Paganels un Katapas pastaigājās Arauko ielās starp salmiem apjumtām mājām. Pilsētā ievērības cienīgas bija vienīga baznīca un franciskāņu klostera drupas. Glenervens velti pūlējās kaut ko uzzināt par avārijā cietušajiem kuģiniekiem. Paganels krita vai izmisumā, nevarēdams nekādi saprasties ar vietējiem iedzīvotājiem, bet tā kā araukāniski mātes valodā runāja visā piekrastē, līdz pat Magelāna jūras šaurumam, tad Paganela spāņu valoda šeit varēja noderēt tikpat labi kā senebreju valoda. Nevarēdams izmantot ausis, Paganels lika lietā acis un galu galā izbaudīja patiesu pētnieka prieku, vērodams ielās dažādus moluču tipus. Vīrieši bija gara auguma, plakanu vara krāsas seju,
izplūkātu bārdu, neusticīgu skatienu, lielu galvu un melnām matu pinkām. Viņi šķiet nīka savdabīgā bezdarbībā, kā daždien karavīri, kas miera laikā nezina, ko sadarīt. Viņu varonīgās nabaga sievietes bez nogurdinošā mājas soļa vēl sukāja zirgus, podrināja ieročus, apstrādāja zemi, gāja savu pavēlnieku vietā medībās un atrada vēl laiku, lai izgatavotu Tirkijas zilus pončo. Pie tam katrs pončo prasa 2 gadu darba un maksā vismaz $100. Visumā moluči ir samērā neinteresanta tauta ar diezgan mežonīgām ierašām. Viņiem piemīt vai visi cilvēku netikumi, kurus atsver viens vienīgs tikums – brīvības mīlestība. Īsti spartieši. Pārnācis no pastaigas, Paganels nerimās daudzināt pie vakariņu galda. Cienījamais zinātnieks, protams, pārspīlēja, taču vēl lielāku neizpratni radīja viņa piebilde, ka Arauko ielās viņa francūža sirds satraukti pukstējusi. Kad majors viņam noprasīja, kas gan izraisīs tik negaidītu pukstēšanu, Paganels atbildēja, ka viņa saviļņojums bijis gluži dabisks, jo Araukānijas tronī vēl netik sen sēdējis kāds viņa tautietis. Majors izteica vēlēšanos uzzināt šā monarha vārdu. Žaks Paganels lepni minēja de Tornēnā kungu, brīnum jauku cilvēku, kādreizējo Perigē advokātu, pārlieku kuplas bārdas īpašnieku, kuram Araukānijā diemžēl bijis jāizbauda tas, ko troni zaudējuši karaļi labprāt mēdz saukt par pavalstnieku nepateicību. Tā kā majorā stāsts par kādreizējo advokātu, kas ticis padzīts no troņa, izraisīja smīnu, Paganels ļoti nopietni aizrādīja, ka drīzāk no advokāta var iznākt labs karalis, nekā no karaļa labs advokāts. Par šo piezīmi visi sirsnīgi smējās un iedzēra dažus malkus čičas, maisa degvīns. Uz Araukānijas ekskaraļa Aurēlijā Antona I veselību. Pēc kāda brīža, ietinušies savos pončo, ceļinieki jau gulēja dziļā miegā. Nākamajā dienā 8:00 no rītā ceļinieku pulciņš ar madrinu priekšgalā un peoniem aizmugurē devās pa 37. paralēli uz austrumiem. Ceļš veda par Araukānijas auglīgākajiem apgabaliem ar plašiem vīnogu dārziem un lieliem ganāmpulkiem, taču pamazām apkārtne kļuva arvien vientulīgāka. Tikai retumis pa ceļam gadījās visā Amerikā slaveno zirgu iejājēju, rastreādoru būdiņas vai arī kāda pamesta zirgu pasta stacija, kas tagad noderēja par pajumti līdzenumā klaiņājošiem indiāņiem. Šai dienā ceļu aizšķērsoja 2 upes – Rakija un Tubala. Katapas ikreiz uzmeklēja braslu, un ceļinieki laimīgi pārkļuva otrā krastā. Pie apvāršņa stiepās Andu kalnu grēda, augdama augumā un sliedama pret debesīm ar vien vairāk virsotņu ziemeļu virzienā. Taču tie bija tikai apakšējie skriemeļi milzīgajā mugurkaulājā, kas balsta visu jaunās pasaules karkasu. Pulksten 4 vakarā nogājuši 35 jūdzes.
Ceļinieki apmetās līdzenumā zem milzīgiem miršu kokiem. Mūļus nosegloja un palaida ganīties kuplajā prērijas zālē. No alforhām izņēma kaltētu gaļu un rīsus, uz zemes izklātie pelioni noderēja par segām un spilveniem, un ceļnieki, ieritinājušies šais paštaisītajās gultās, ieslīga spirdzinošā miegā, kamēr peoni un katapas stāvēja pēc kārtas sacē. Tā kā laiks pieturējās jauks un visi ceļinieki, arī Roberts, bija spirkti un veseli, šo laimīgo sagadīšanos vajadzēja izmantot un traukties ar skubu uz priekšu, kamēr veiksme smaida, kā mēdz sacīt kāršu spēlmaņi. Tā domāja visi. Nākamajā dienā ceļotāju pulciņš naski turpināja ceļu, bez starpgadījumiem šķērsoja Belijas krāces, un vakarā, apmetoties uz naktsguļu pie Bio upes, kura Spāņu Čīli atdala no neatkarīgās Čīles, Glenervens ekspedīcijas kontā varēja ieskaitīt vēl 35 jūdzes. Apkārtne joprojām bija tāda pati. Dāsnajā zemē ražani auga amarillis, kokosveida vijolītes, pelnāboli un zeltainiem ziediem nosēti kaktusi. Biežņās slapstījās kaut kādi zvēri, starp tiem oceloti, putnu valsti pārstāvēja vienīgi dzērves, kāda vientuļa pūce, vanagu trenkāti strazdi un gargālis. Iezemieši tikpat kā nebija redzami. Retumiskā ēna aizauļoja garām kāds gvaso. Deģenerējies indiāņu un spāniešu pēctecis, spiezdams zirgāsiņainajos sānos milzīgus, pie basām kājām piestiprinātus piešus. Pa ceļam negadījās neviens, ar ko varētu parunāt un uzzināt kaut ko par kapteini Grantu. Glenervens jau bija ar to samierinājies. Viņš centās sev iegalvot, ka indiāņi sagūstīto kapteini aizveduši pāri Andu kalnu grēdai, un meklējumiem var būt panākumi vienīgi pampās, nevis šai apvidū. Tāpēc pagaidām jābruņojas ar pacietību un jādodas iespējami ātrāk uz priekšu. 17. oktobrī ekspedīcija atkal devās ceļā parastajā laikā un parastajā kārtībā. Ievērot šo kārtību Robertam nemaz nebija tik viegli, jo savā dedzībā viņš tiesās apsteigt Madrīnu, dzenot izmisumā savu mūli. Vienīgi Glenervena bargais apsauciens lika zēnam atgriezties savā vietā. Apkārtne vairs nebija tik līdzena. Atsevišķi pauguri liecināja par kalnu grēdas tuvumu. Arvien biežāk ceļā trāpījās upītes, kas čalodamas līkumoja leju pa nogāzēm. Paganels ik reiz ielūkojās kartē. Ja kāda no šīm upītēm nebija tajā iezīmēta, tas starp citu atgadījās bieži. Asinis ģeogrāfa dzīslās sāka vai vārīties, un viņš burvīgi piktojās. Upīte bez vārda, viņš teica, it kā cilvēks, kas nav reģistrēts dzimstrakstu grāmatās. Pēc ģeogrāfijas likumiem tā neeksistē. Tāpēc slavenais zinātnieks bez kautrēšanās krustīja šīs bezvārdu upītes, dāvādams tām skaistākos spāņu vārdus un tūdaļ iezīmēdams tās kartē. Kāda valoda, viņš jūsmoja, cik krāšņa un skanīga, it kā izlieta no metāla. Varu galvot, ka tajā ir 78 daļas vara un 22 daļas alvas, gluži kā zvanu bronzā. Bet kā jums pašam veicas ar šo valodu? Vai ir kāds progress? Glenervens apvaicājās. Bez šaubām, dārgais lord. Vienīgais šis nolāpītais akcents, netieku un netieku vaļā.
Un Paganels daudz neskumdams skaļā balsī atsāka cīņu ar spāņu izrunas grūtībām, neaizmirstams te pašā laikā arī geogrāfiskos novērojumus. Šai nozarē viņš bija apbrīnojami spēcīgs, un sacensties ar viņu nevarēja itin neviens. Kad Glenervens iejautājās Katapasam par kādu šā novada īpatnību, augsti mācītais zinātnieks Allaž pasteidzās atbildēt pirmais. Pavadonis uzlūkoja geogrāfu pagalam apmulsis. Te pašā dienā, ap 10:10, ekspedīcijas dalībnieki ieraudzīja ceļu, kas šķērsoja to, pa kuru viņi jāja. Glenervens, protams, jautāja Katapasam, uz kurieni šis ceļš ved, un kā vienmēr, protams, atbildēja Paganels: tas ir ceļš no Jumbelas uz Losanhelesu. Glenervens uzlūkoja Katapasu. Pilnīgi pareizi, pavadonis atbildēja. Pēc brītiņa viņš griezās pie geogrāfa. Vai jūs esat kādreiz ceļojis šai pusē? Protams, Paganels nopietni atbildēja. Uz mūļa? Nē, atzveltnes krēslā. Katapas acīm redzot neko nesaprata, jo paraustījis plecus, atgriezās savā parastajā vietā kolonnas priekšgalā. 5:00 vakarā ceļinieki apstājās kādā seklā aizā, dažas jūdzes no Lohasas pilsētas. Šoreiz viņi nakšņoja milzīgās Kordiljieru grēdas pirmo sierru pakājē. Divpadsmitā nodaļa. 12,000 pēdu augstumā. Ceļojums cauri Čilē līdz šim bija noritējis bez nopietniem starpgadījumiem. Tikai tagad vajadzēja sākties visām tām grūtībām un briesmām, kādas saistās ar ceļošanu kalnos. Īstā cīņa ar dabu vēl bija priekšā. Iekams viņi devās tālāk, vajadzēja izšķirt svarīgu jautājumu, pa kādu pāreju šķērsot Andu kalnu grēdu, lai nenovērstos no izraudzītā kursa. Kad par to jautāja Katapasam, viņš atbildēja: šai Kordiljieru rajonā man zināmas ir tikai 2 izmantojamas pārejas. Jums droši vien padomā Arikas pāreja, ko atklājis Valdivija Mendosa? Paganels vaicāja. Tā pati. Un Viljarikas pāreja uz dienvidiem no Nevado? Pilnīgi pareizi. Abām šīm pārējām, dārgais draugs, piemīt kāds trūkums. Viena novirza mūs pārlieku tālu uz ziemeļiem, bet otra uz dienvidiem. Vai nevarat mums ieteikt vēl kādu pāreju? Majors jautāja. Protams, Paganels atbildēja. Mēs varam izmantot Antuko kalnu ceļu, kas aizlokās pa vulkānisku nogāzi līdztekus dienvidu platuma 37. grādam un 30. minūtei, tas ir pusgrādu no mūsu maršruta. Šī pāreja atrodas tikai 1000 toāzu augstumā. Toāze sens franču garuma mērs, kas līdzinās 1,949 metriem. Un to atklājis Samudio de Cruz. Lieliski, Glenervens noteica, bet jūs, Katapas, vai jūs pazīstat Antuko pāreju? Jā, milord, esmu pa to gājis. Neminēju šo pāreju vienīgi tāpēc, ka patiesībā tā ir tikai lopu stiga,
pa kuru savus ganāmpulkus dzen austrumu nogāžu indiāņi. Nu tad ir viss kārtībā, Glenervens atbildēja. Kur var tikt pāri ķēvju, aunu un vēršu bari, iziesim arī mēs. Un tā kā Antuko pārēji ir taisnākais ceļš, iesim pa to. Drīz vien ceļnieku pulciņš iesoļoja Las Lehasas ielejā starp milzīgām kaļķakmens klintīm. Ceļš tikko manāmi kāpa kalnu, ap 11 ceļnieki apmeta līkumu ap nelielu ezeriņu. Tā bija gleznaina tikšanās vieta visām apkārtnes upītēm, kas čalodamas steidzās šurp, lai salietos klusā dzidrumā. Augšpus ezeriņa pletās Ljanosī zālaini līdzenumi, kur ganījās indiāņu lopu bari. Tad ceļu aizšķērsoja purvs, kas stiepās uz dienvidiem un ziemeļiem. Vienīgi mūļu instinkts palīdzēja ceļniekiem laimīgi izkļūt no tā laukā. Pulksten vienos skatienam pavērās Baljenāres forts, kura pussagrūvušie vaļņi apjoza augstas klints smaili. Aiz cietokšņa ceļš kļuva aizvien stāvāks un akmeņaināks. Mūļu kāju izkustinātie akmeņi ripoja lejup skaņās kaskādēs. Ap 2:30 pēcpusdienā ceļnieki atkal ieraudzīja iespaidīgas drupas, kas bija palikušas pāri no 1770. gada sacelšanās laikā nopostītā forta. Kā redzams, Paganels noteica, kalni cilvēkus nenošķir pietiekami droši, un tāpēc tie vēl jānocietina. No šejienes ceļš kļuva nevien grūtāks, bet arī bīstamāks. Nogāzes kļuva aizvien kraujākas, bezdebeņi aizvien draudīgāki, bet taciņas gar tiem aizvien šaurākas. Mūļi cits aiz cita piesardzīgi virzīdamies uz priekšu, galvas noliekuši apošņāja ceļu, reizēm, kad asākos pagriezienos Madrina izgaisa skatam, karavāna sekoja viņas zvaniņa gaistošai šķindai. Bieži vien taciņas kaprīzie līkloči izkārtoja kolonu divās paralelās rindās, un katapas varēja mierīgi sarunāties ar peoniem pāri divas toāzes platai spraugai, kas patiesībā bija 200 toāzes dziļš, nepārējams bezdibenis. Zāle šeit vēl cīnījās ar akmeņiem, taču minerālu valsts uzvara pār augu valsti jau bija skaidri samanāma. Ar dzelteniem adatveida kristāliem nosētas rūsganas sastingušas lavas straumes liecināja par Antuko vulkāna tuvumu. Cits citam virsū sakrautie klinšu blāķi šķiet draudēja kuru katru acu mirklis sagāsties un turējās savās vietās par spīti visiem līdzsvara likumiem. Kā redzams, dabas katastrofas šeit varēja viegli izmainīt ainavu, un uzlūkojot šīs sasvērušās smailes, sazvārtojušos kupolus, greizi novietotos paugurus, varēja droši sacīt, ka galīgais kalnu veidošanās process šai apvidū vēl nav beidzies. Atrast pareizo ceļu šādos apstākļos nemaz nav viegli. Gandrīz vai nepārtrauktie Andu mugurkaulājas satricinājumi bieži izmaina trasi, un pazīšanas zīmes vairs neatrodas savās vietās. Tāpēc katapas brīžiem šaubīdamies apstājās, aplaida skatienu visapkārt, pētīja klinšu formu, centās saskatīt irdajos iežos indiāņu pēdas. Orientēties vairs nebija iespējams. Glenervens jāja tūlīt aiz pavadoņa. Viņš saprata un juta,
Kā līdz ar ceļa grūtībām pieaug arī Katapasa apjukums. Viņš neuzdrīkstējās neko jautāt, iespējams gluži pamatoti uzskatīdams, ka mūļu dzinējiem, tāpat kā mūļiem, ir savs instinkts un prātīgāk paļauties uz to. Katapas smaldījās vēl vienu stundu, kā mēdz sacīt, uz labu laimi, tomēr nemitīgi kāpdams ar vien augstāk kalnos. Beidzot, viņš bija spiests apstāties. Ceļnieku pulciņš atradās kādā no šaurajām aizām, kuras indiāņi sauc par kevradām. Izeju noslēdza stateniska profīra klints. Veltīgi izmeklējies kādu spraugu, Katapas nokāpa no mūļa un palika stāvam, rokas uz krūtīm sakrustojis. Glenervens pienāca pie viņa. Vai esat apmaldījies? Viņš vaicāja. Nē, milord, Katapas atbildēja. Un tomēr tā nav Antuko pāreja. Tā ir Antuko pāreja. Vai jūs nekļūdāties? Nē, nekļūdos. Rau tepat indiāņu ugunskura paliekas un pēdas, kuras atstājuši ķēvju un aunu bari. Tātad pa šo ceļu var tikt pāri kalniem. Varēja, bet tagad vairs nevar. Pēdējā zemestrīce padarījusi to nelietojamu. Mūļiem, nevis cilvēkiem, majors iebilda. Tās ir jūsu pašu ziņā, Katapas atbildēja. Esmu darījis visu, kas manos spēkos. Ja vēlaties, es un mani mūļi esam gatavi doties atpakaļ un meklēt citu ceļu pāri Kordiljēriem. Cik laika tas prasīs? Vismaz 3 dienas. Glenervens klusēdams klausījās Katapasa vārdos. Pavadonis acīm redzot negribēja laust izdevīgo līgumu, taču viņa mūļi nespēja iet tālāk. Tad Katapas ieteica griezties atpakaļ. Glenervens uzrunāja savus ceļa biedrus. Vai gribat doties tālāk pa šo pašu pāreju? Mēs gribam jums sekot, Toms Ostins attrauca. Pat aizteikties jums priekšā Paganels piemetināja. Kas tad sevišķi mums jāizdara? Jāpāriet pāri kalnu grēdai, pa kuras pretējās puses nogāzēm nokāpt lejā būs nesalīdzināmi vieglāk. Tur mēs atradīsim argentīniešu pavadoņus Bakeano, kuri mūs izvedīs cauri pampām, un ātrus zirgus, kas raduši auļot pa līdzenumiem, droši uz priekšu. Uz priekšu, Glenervenā ceļa biedri atsaucās. Vai jūs nenāksit mums līdzi? Glenervens jautāja Katapasam. Es esmu mūļu cinējs, čīlietis atbildēja. Kā vēlaties? Iztiksim bez viņa, Paganels sacīja. Otrpus šās sienas mēs atkal nokļūsim uz Antuko pārējas takām, un varat man ticēt, ka es pārvedīšu jūs pāri kalnu grēdai tikpat nekļūdīgi kā vislabākais Kordiljēru gids. Glenervens norēķinājās ar Katapasu un atlaida viņu kopā ar peoniem un mūļiem. Ieroči, instrumenti un pārtikas krājumi tika sadalīti starp 7 ceļiniekiem. Visi vienprātīgi nolēma nekavējoties doties augstāk kalnos un vajadzības gadījumā kādu laiku iet arī pa nakti. Kraujuma kreisajā pusē augšup vijās stāva taciņa, pa kuru mūļi nevarēja uzkāpt. Rāpties pa stāvot aciņu bija ļoti grūti, taču pēc 2 stundu nogurdinošas līkumošanas Glenervens un viņa ceļa biedri atkal uzgāja Antuko pāreju.
Viņa vairs neatradās tālu no Kordelieru koris, kad iemītā taka pēkšņi izgaisa un nebija vairs atrodama. Nesenā zemestrīce bija savandījusi visu šo rajonu, un ceļiniekiem vajadzēja kāpt ar vien augstāku un augstāku uz kalnu grēdas virsotnēm. Takas negaidītā izzušana Paganelu ļoti samulsināja, jo viņš apzinājās, ka tagad nebūs viegli sasniegt Andu virsotnes, kuru vidējais augstums svārstās no 11,000 pēdu līdz 12,600 pēdu. Par laimi, laika apstākļi bija labvēlīgi. Vējš nebija jūtams, pie debesīm ne mākonīša, turpretī ziemā no maija līdz oktobrim šāda kalnos kāpšana nemaz nav iespējama. Stindzinošais sals drīz vien pieveic ceļiniekus, bet tiem, kurus sals pasaudzējis, savukārt uzbrūk niknās temporāles, šim apvidum raksturīgās viesuļvētras, kas ik gadus nogāž Kordilieru aizās jaunus upurus. Ceļinieki kāpa kalnu visu nakti. Viņi uzvilkās ar rokām gandrīz nepieejamās klintīs, lēca pāri platām un dziļām plaisām, kopā sadotās, rokas aizstāja virves, bet pleci noderēja par pakāpieniem. Šie drosminieki atgādināja cirka akrobātu trupu, kas aizrāvusies ar pārgalvīgām ikara spēlēm. Neskaitāmos gadījumos lieti noderēja Milredijas spēks un Vilsona veiklība. Abi brašie skoti paguva visur būt klāt un šķiet vienīgi viņu paša aizliedzība, un vīrišķība palīdzēja mazajam pulciņam virzīties uz priekšu. Glenervens neizlaida no acīm Robertu, kas savā zeniskajā straujumā nevienmēr bija piesardzīgs. Paganels traucās uz priekšu ar īsti francisku deksmi. Turpretī majors gluži nemanāmi virzījās augšup, neizdarīdams nevienu lieku kustību. Vai viņš vispār apjauta, ka jau vairākas stundas kāpj kalnā? To nevarēja droši apgalvot. Varbūt viņam šķita, ka viņš laižas lejup. Pulksten 5 no rīta ceļinieki bija sasnieguši, kā rādīja barometrs, 7,500 pēdu augstumu. Viņi atradās otrajā plakankalnē, kur koki vairs tikpat kā neauga. Šeit varēja sastapt dzīvniekus, kas būtu vērtīgs ieguvums ikvienam medniekam. Žiglie dzīvnieki, kā redzams, to labi zināja, jo ieraudzījuši cilvēkus jau pa lielu gabalu loba prom. Te bija tik vērtīgais kalnu dzīvnieks lāma, kas viena pati aizstāja aunu, vērsi un zirgu, un spēja dzīvot tur, kur neizdzīvotu pat mūlis. Te bija biklais un tramīgais grauzējs šinšila, kaut kas vidējs starp zaķi un lēcēpeli. Notupies uz pakaļkājām, šis zvērēns ar dārgo kažokādu šķita līdzīgs ķenguram. Nevarēja vien nopriecāties, kā ņiprā šinšila, gluži kā vāvere joņo pa koku galotnēm. Tas vēl nav putns, bet nav vairs arī četrkājainis, Paganels konstatēja. Šie dzīvnieki vēl nebija pēdējie kalnu iemītnieki. 9,000 pēdu augstumā, pie mūžīgās sniega robežas, baros dzīvoja neparasti skaisti gremotāji dzīvnieki. Alpaka ar garu zīdainu vilnu, tad vēl graciozā un cēlā kalnu kaza bez dragiem, kurai ir ļoti smalka vilna un kuru dabas zinātnieki sauc par vikuņu. Taču pielavīties šiem dzīvniekiem tuvāk nebija ko domāt. Tos bija grūti pat saskatīt. Tie aizšāvās prom kā bultas, bez trokšņa slīdēdami pār žilbinoši balto sniega paklāju.
Apkārtne no šī brīža pilnīgi pārmainījās. Visapkārt slējās milzīgi vietumi zilgani mirdzoši ledus blāķi, atspoguļodami pirmos uzlecošās saules starus. Kāpšana kalnā tagad kļuva vēl bīstamāka. Vairs nevarēja spērt ne soli, iepriekš rūpīgi neiztaustot, vai zem sniega nav plaisu. Pulciņa priekšgalā gāja Vilsons, pārbaudīdams ar kāju ledāju. Viņa ceļabiedris soļoja tieši viņa pēdās un vairījās skaļi runāt, jo niecīgākais troksnis, satricinādams gaisu, varēja nogāzt lejās sniega masas, kas karājās 780 pēdu augstumā virs viņu galvām. Tā ceļinieki sasniedza krūmu joslu, kas 1500 pēdu augstāk atdeva vietu stiebruzālēm un kaktusiem. 11,000 pēdu augstumā izzuda arī šie augi, un neauglīgajā zemē vairs nebija saskatāmas nekādas veģetācijas pazīmes. Ceļinieki pa visu šo laiku apstājās tikai vienu reizi, 8:00 no rīta, lai iebaudītu uz ātru roku brokastis. Ar pārcilvēcisku drosmi viņi joprojām kāpa kalnu, nicinādami aizvien pieaugošās briesmas. Viņiem vajadzēja rāpties pāri asām klinšu korēm un iet pāri bezdibeņiem, kuros bija bail pat ielūkoties. Daudzās vietās ceļu iezīmēja koku krusti, kas liecināja par šeit notikušajām traģēdijām. Ap 2:00 pēcpusdienā starp kailām kalnu smailēm skatienam pavērās milzīga, tuksnesim līdzīga plakankalne, bez kādām veģetācijas iezīmēm. Gaiss šeit bija sauss un debesis koši zila. Šādā augstumā lietu nepazīst. Iztvaikojumi šeit pārvēršas sniegā vai krusā, šurp un turp gluži kā skeleta kauli no balta līķauta spraucās laukā porfīra un bazalta radzes. Reižu reizēm novēlās vējā sadeldēti kvarca vai gneisa gabali, kuru kritiena troksnis retinātajā atmosfērā tikpat kā nebija dzirdams. Lai arī kalnā kāpēju apņēmība bija liela, viņu spēki tomēr sāka izsīkt. Glenervens, redzēdams, cik ļoti pārguruši viņa biedri, nožēloja, kā atvedis viņus tik augstu kalnos. Roberts pašaizliedzīgi cīnījās ar nogurumu, taču nekur tālu aiziet vairs nejaudāja. 2:00 Glenervens apstājās. Vajadzētu mazliet atpūsties, viņš ierosināja, saprastams, ka neviens cits šādu priekšlikumu neizteiks. Atpūsties? Paganels pārjautāja. Te taču nav nekādas pajumtes. Un tomēr tas ir jādara, kaut vai Roberta dēļ. Nekādā gadījumā, milord, dūšīgais zēns atbildēja. Es vēl varu iet, neapstājieties. Mēs tevi nesīsim, draudziņ, Paganels sacīja, bet austrumu nogāze mums jāsasniedz par katru cenu. Tur iespējams mēs uziesim kādu būdu, kur patvērties. Mums jāiet vēl 2 stundas. Vai visi tam piekrīt? Glenervens noprasīja. Jā, ceļabiedri atbildēja. Milredijs vēl piemitināja. Es apņemos nest zēnu. Un gājiens uz austrumiem atsākās. Vēl veselas 2 stundas turpinājās šī briesmīgā kalnā kāpšana. Vajadzēja sasniegt kalnu grēdas virsotnes. Retinātais gaiss izraisīja sāpīgu elpas trūkumu, kas pazīstams ar vārdu puna. Zemā gaisa spiediena vai aso sniega kristāliņu dēļ asiņoja smaganas un lūpas, vai arī vainojams bija sniegs,
kas lielā augstumā acīm redzot sagandē atmosfēru. Lai retinātajā atmosfērā piegādātu asinīm nepieciešamo skābekļa daudzumu, vajadzēja pātrināti elpot, un tas nogurdināja nemazāk par salstaru mirgu uz sniega virsmas. Lai cik liels bija šo drosmīgo cilvēku gribas spēks, beidzot pienāca brīdis, kad pagura pat visvaronīgākie un galvas reibonis. Šis kalnā kāpēju lāsts laupīja viņiem nevien fiziskos, bet arī morālos spēkus. Cilvēks tiek sodīts, ja neievēro šādu pārgurumu. Ceļinieki cits pēc cita nogāzās zemē un nespēdami vairs piecelties, vilkās uz priekšu rāpus. Bija skaidrs, ka pārlieku ilgusī kalnā kāpšana vairs nevarēs turpināties, un Glenervens pārlaida bažīgu skatienu bezpalīdzīgajam sniega klaidām šai saltumā sastingušajā posta vietai, grūtsirdīgajām virsotnēm, kas tinās jau vakara krēslā, meklēdams nēsošu naktsmītni, kad majors pēkšņi apstājās un sacīja rāmā balsī: Būda!